Ko darīs Eiropa ar saviem zagļu, narkotiku tirgotājiem un eiropiešu izvarotājiem, kam jau ir piešķirtas lielākas tiesības nekā pašiem eiropiešiem? Eiropieši jau pat baidās iziet no mājām, braukt sabiedriskajā transportā, ieiet pašu Eiropas pilsētu atsevišķos rajonos, kur vairs nav eiropiešu. Visiem nelegāļiem ir cilvēktiesības, tikai Eiropas valstu pilsoņiem vairs nav tiesības tikt nenogalinātiem. Kas mums vēl ir jāgaida, lai kāda nelaime notiek šeit, Latvijā? Viens no pirmajiem ASV prezidenta Trumpa lēmumiem bija nelegālo migrantu izraidīšana no ASV. Lidmašīnas ar viņiem jau atstāja ASV teritoriju. ASV pilsoņi, kurus apdraudēja šīs parasti jau krimināla rakstura personas, var sākt atviegloti uzelpot. Trumpa prioritāte ir pielikt punktu nelegālajai migrācijai uz ASV. Eiropai jāievieš Trumpa politika attiecībā uz nelegāliem migrantiem, un to Latvija varētu rosināt pārējām Eiropas valstīm, nevis gadiem pērties un kā ar jālām olām auklēties, bet stingri un konkrēti izsūtīt uz turieni, no kurienes tie ir nākuši. Terorakti, sadurti cilvēku uzbrukumi sievietēm, kas to pastrādā Eiropas valstīs. Eiropa paliek pārāk nedroša mums pašiem, eiropiešiem. Un mēs ļoti labi saprotam un izprotam citu valstu bažas, citās valstīs, citos kontinentos, bet tikai ne šeit, pie mums Eiropā.